Žaneta, čau! Čau, čau, Tomas! Pastāsti, kur mēs tik skaistā vietā atrodamies šodien? Jā, mēs tik ļoti bieži runājam par jauniem projektiem un tik reti runājam par tādu vēsturisko apbūvi, par vēsturisko fondu, kuru renovē. Un es tevi paaicināju šodien uz projektu Amālijas ielā 5, lai parādītu vienu arhitektūras pērli, koka renovētu māju. Un kā jau mēs zinām, ka koka mājas ir jārenovē ar īpašu rūpību un ar ļoti īpašu bijību pret vēsturiskajām vērtībām, saglabājot gan ēkas raksturu, gan vēsturiskās vērtības. River Properties vispār savas ēkas renovē ar ļoti lielu rūpību, ne tikai koku, bet arī pārējās. Kas ir River Properties? River Properties ir attīstītājs, kura galvenā vīzija ir saglabāt vēsturisko fondu, atjaunot vēsturiskās mājas un piešķirt viņām jaunu dzīvi. Pastāst par šo lokāciju varbūt, kur mēs atrodamies. Mēs atrodamies Āgenskalnā, kas ir viens no prestižākajiem un pieprasītākajiem rajoniem Rīgā. Kā te ir ar nokļūšanu, piemēram, uz centru? Jā, sabiedriskais transports ir vien dažu minūšu gājiena attālumā no šejienes, un dažu minūšu brauciena attālumā centrs ir ļoti viegli sasniedzams. Parki, skolas, bērndārzi? Parki, skolas, bērndārzi, šeit ir vairāki bērndārzi, tepat tiešais stūra un arī skolas, ja. Parki arī šeit ir pieejami, tā kā viss ir zaļš un pieejams. Sandijs, sveiks! Sveiks! Jā. Es saprotu, vai es vairāk zinošu par tehniskajām lietām, kā šī māja ir būvēta. Varbūt var pastāstīt, jo šitas ir restaurēts nams. Es parasti stāstīju par jaunajiem projektiem, un te viss daudz savādāk, arī daudz sarežģītāk. Te ir kaut kas palicis no vecā, bet daudz sarežģītāk piekrīt. Protams, jā, ar vecām mājām vienmēr tas ir sarežģītāk. Šī māja bija agrāk divstāvīga. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam piebūvējuši klāt trešo stāvu ar augstiem griestiem, lieliem logiem. Gribējās gan logus vēl lielākus, bet pieminekļa sargi mums to neļāva. Attiecīgi, jā, trešais stāvs ir pilnībā no jauna izbūvēts. Agrāk bija zemi bērniņi, ko mēs izbūvējām trešo stāvu. Attiecīgi, protams, arī viss jums ir no jauna izbūvēts. Un šī otra Bišu ielas ēkas daļa, nu, te ir diezgan maz no vecās mājas palicis pāri, jo šī daļa bija bēdīgākā tehniskajā stāvoklī, un šo mēs praktiski no jauna esam uzbūvējuši. Bet, nu jā, pamatā ir tā vēsturiskā divstāvu ēka, ko mēs esam atjaunojuši. Centāmies tālu neaiziet no koku mājas pieprasītās tehnoloģijas. Protams, ka mums ir visur koka logi pēc vēsturiskā parauga pasūtīti. Ēku esam krāsojuši ar eko krāsām, kas ir krietni ilgmūžīgākas un arī, protams, ekoloģiskākas. Arī iekšā mums ir ozolkoku parketa grīda, ko mūsdienās... Masīvu koka? Masīvu koku skuņas tehnikā līmēts parkets, ko mūsdienās diezgan reti kurš dara, un bija arī problēmas atrast meistaru, kas māk to kārtīgi izdarīt. Bet, nu jā, esam beidzot nonākuši pie tā rezultāta, kad projekts ir praktiski pabeigts. Ar kaut kādu pāris dzīvoklīšiem vēl tur jāpabeidz apdare, bet būtībā esam visu pabeiguši un gaidam jaunos īpašniekus. Sandri, ko tu vari pastāstīt par pārsegumiem? Kādi ir saglabāti šajās mājās? Pārsegumi ir koka, daļa ir palikusi no vecajiem, bet diezgan daudz arī esam mainījuši. Būtībā, nekas nav atstāts aizšūts ciet, kas radīja šaubas par konstrukciju nespēju un esam diezgan droši, ka vēl ilgus gadus ēka kalpos bez kādiem būtiskiem ieguldījumiem. Kādas starpsienas ir iekšā? Starpsienas ir koka, apšūtas ar dubulto reģips no abām divām pusēm. Siltinājums, protams, lai saglabātu skaņas izolāciju komforta līmenī.
Jumts, ko var par jumtu pastāstīt? Jumts ir kārtīgs valsts profils. Neatceros tagad biezumu, bet ņēmām virs vidējā. Tā kā jumts ir ļoti kvalitatīvs, arī kvalitatīvs ražotājs, un arī ar jumtu ļoti daudz gadus pilnīgi noteikti nekādas problēmas nebūs. Varbūt var pastāstīt, kāda, Žaneta, šajā mājai energoklase? Jā, šeit ir panākta B klases energoefektivitāte, kas ir ļoti ievērojama renovētām ēkām un īpaši koka ēkām. Ja? Andi, kad šī ēka nodota eksploatācijā? Pavisam nesen. Manuprāt, 2 mēneši vēl pat nav pagājuši. Jā, reāli tikko. Kāds ir griestu augstums dzīvokļos? Dažāds. Pirmajos 2 stāvos tie ir 2,80. Un 3. stāvā, kas ir mūsu skaistais jaunais izbūvētais ar lielajiem logiem, tur bija ap 4 metriem jumta kore. Tā kā tur iesaku apskatīties, tur ir skaisti. Noteikti apskatīsimies. Žaneta, pastāst lūdzu, kas ir ar stāvvietām? Jā, stāvvietas ir mazāk kā dzīvokļi, ja, bet vēl joprojām kādu stāvvietu mēs varam piedāvāt. Stāvvietas cena ir 12 000. Žaneta, vai šai mājai ir arī pagrabs? Jā, ir arī pagrabs. Tur vēl līdz galam mēs neesam izbūvējuši, bet drīzumā būs arī mantu glabātuves pieejamas. Žaneta, pastāsti, kas mums ir ar apdari? Kas nāk cenā? Cenā nāk pilna apdare. Ir ļoti kvalitatīvs masīvu koka parkets, ir koka vitrīnu logi, kas paver fantastisku skatu uz Latvijas cēlkokiem. Vitrīnu logus mēs ražojām Latvijas galdniecībā Mežmaļi, krāsotas sienas, un ir ļoti kvalitatīva santehnika, Laufen, Casa Divana, Hansgrohe, tā kā viss ir tāds ļoti rūpīgi izvēlēts tieši šim projektam. Kas ir ar durvīm šeit? Durvis ir koka krāsotas durvis. Jā. Ārdurvis? Ārdurvis ir atjaunotas, pēc iespējas mēs visu atjaunojām, bet šajā 3. stāvā mēs pasūtījām no jauna. Tu man teici, ka šī nav tikai koku māja, bet arī daļai mūra māja. Pastāst vairāk. Jā, ēkas kodols ir mūra, tādēļ personīgi es šādas mājas sauktu par jaukta tipa būvēm, nevis tikai koka, jo koka ir tikai starpstāvu pārsegumu un arī āra visas konstrukcijas. Žaneta, cik šajā mājā kopā dzīvokļi? Jā, kopā ir 32 dzīvokļi, no kuriem šobrīd ir pieejami 12. Pastāsti, kas ir pieejams, cik platību, cik istabu? Pieejami šobrīd dzīvokļi ir no 1 līdz 3 istabām, ja, un platībā no 22 kvadrātmetriem līdz pat aptuveni 76, 77. Žaneta, kas mums ir ar apsaimniekošanu? Kas apsaimnieko jūsu māju? Apsaimnieko mūsu māju UNO grupa, un mēs speciāli izvēlējāmies mazāk apsaimniekotāju, lai sajustu to individuālu attieksmi. Ja? Apsaimniekošanas maksa ir 85 eiro centi par kvadrātmetru plus PVN. Kas mums ir ar ventilāciju un rekuperāciju šajā mājā? Rekuperācijas sistēmas šajā mājā nav. Ventilācija ir izbūvēta tikai virtuves zonās un arī vannas istabās, bet koks pats par sevi ir elpojošs materiāls, tādēļ specifiskas ventilācijas sistēmas te nebija vajadzīgas. Mans klasiskais jautājums, kur es varu nopirkt pienu vai olas tuvākā vieta šeit? Jā. Viens mazs pārtikas veikals, kur tu vari nopirkt pašu nepieciešamo, ko ir 1-2 minūšu attālumā, tāpat aiz stūra, bet vienmēr ir jāatceras, ka tu vari aiziet uz Āgenskalna tirgu no šejienes un nopirkt visu svarīgāko. Cik tālu man jāiet līdz Āgenskalna tirgum no šejienes? Līdz Āgenskalna tirgum ar kājām būs 15 minūtes. Žaneta, pastāst man lūdzu. Man atbild mans viens svarīgi jautājums. Ar kādu naudas summu man jārēķinās, ja es gribētu dzīvot pie jums šajā projektā? Varbūt var iedot kādus dažus piemērus. Jā. Ja tu vēlies dzīvot vienistabu dzīvoklī, tad tev ir jārēķinās, ka cenas ir no 66 000. Šāds dzīvoklis mums ir palicis tikai viens.
Savukārt, ja tu vēlies dzīvot 2 stabu dzīvoklī, tad tev jārēķinās ar summu no 91,000 līdz 100,000. Šādi dzīvokļi mums arī ir palikuši vien daži. Ja? Un 3 istabu dzīvokļi, tur gan ir tāds lielāks, plašāks piedāvājums, un tur ir cenas sākot no 167,000 līdz pat 236. Žanete, liels tev paldies par šo pieredzi Āgenskalnā. Man tiešām bija interesanti. Tā kā ļoti ceru drīz tevi ieraudzīt arī citos projektos. Liels paldies arī tev, Tomas. Bija ļoti liels prieks tevi šodien satikt. Un tiekamies kādā citā Rivera Properties objektā.